Šodien mēs dosimies uz Madonu, kur mēs atklāsim sēklu maiņas punktu. Un lūk, mēs esam sagatavojuši šādu kasti ar dažādām sēklām. Te ir vairāk kā 150 paciņas šobrīd. Cerams, ka viņas tiks patukšotas šodien un pēc tam atgriezīs atpakaļ daudz vairāk. Tātad te ir gan sakņaugi, gan ziedi, gan ārstniecības augi, pupas, lapas, augļi, te ir tomāti, pastinaks, te ir burkāni, koriandrs, pupas un zirņi ir ļoti daudz, jo tos ir ļoti vienkārši audzēt, un tomātu ir diezgan daudz. Tā ka šāds komplektiņš šodien aizies uz Madonas novada bibliotēku. Protams, arī te visādi materiāli, piemēram, kādi attālumi jāievēro starp augiem, lai tie nesakrustotos, cik augi ir nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu sēklu, kā arī vai tie ir pašaputes augi, vai patekstinājas ar vēju, vai kukaiņiem, kā notiek krustošanās, visādi materiāli. Sēklu lolotāju ceļvedis arī mums ir. Tā ka šis viss šodien būs Madonā. Un laiks arī šodien ļoti skaists. Tāds pavasarīgs, un tā vien liekas, kad augstumi vairs nebūs, cerams. Un kad dārza sezona varēs sākties. Esi gatava? Jā. Forši. Un kas tev kastē? Juhu! Laižam. Un esam ceļā uz Madonu. Drīz būsim klāt. Mēs tuvojamies Madonai. Viena zīme ir. Un tad dosimies uz bibliotēku. Esam atbraukuši. Lūk, ir bibliotēka. Ļoti liela, 3 stāvi. Gandrīz kā gaismas pils. Upīte smuki teikt. Te arī ir muzejs. Bibliotēka ir tā. Tas ir muzejs. Iesim un skatīsimies. Vai viss stāv šeit? Gatavojamies. Drīz jau sāksim. Tu esi gatava? Drīz. Labi? Manuprāt, ļoti labi izskatās, jā. Kas ir mantots kultūraugs? Tas ir tas pats lolotais kultūraugs, tikai, ja viņš ir Pasākums ir beidzies. Kādi iespaidi? Kā patika? Kā sanāca? Ļoti daudz sanājām. Ilgi. Sanāca ļoti labi tev, manuprāt. Viss kārtībā. Tas traukt man nebija pamata. Jā, es tā arī domāju, ka viss būs kārtībā. Paši. Īstenībā daudz interesantu cilvēku, daudz ierastrešāts. Tev jāpierod kamerā. Nepierod. Uncut version. Labi, tad laižam uz mājām. Jā, sēt tomātus. Sēt tomātus siltumnīcā. Un tagad dziesma siltumnīcā tomāti sarkani. Siltumnīcā tomāti sarkani, puķes zied, kā krāsa
signs